Sveicināti! Neaizmirstiet par iespēju pātrināt atskaņošanas ātrumu, bet, ja nepieciešams, var patīt atpakaļ vai nospiest pauzi. Un uzsveru, zilonis ir jāēd pa gabalam katru dienu, un tad izdosies to apēst, bet visu vienā reizē neizdosies. Darbi arī jādala pa posmiem, un tad, veicot posmus, izdosies iecerētais. Arī manis paustais ir jādala pa posmiem, un tad manis teiktais kļūs saprotamāks, uztveramāks, un tam varēs argumentētāk iebilst. Šoreiz par lielā, vidējā izmēra un mazo Krieviju. Es ceru, ka jūs saprotat, ka tā ir kārtējā līdzība, un ka manis teiktais nav jāuztver burtiski un kā patiesība pēdējā instancē. Tas ir tikai mans šī brīža viedoklis, mans šī brīža redzējums. Tātad lielkrievi, mazkrievi un pārkrievotie latvieši. Bet sākumā ne par to. Ievads. Cilvēks dzīves garumā nemitīgi laipo starp to, ko teikt un ko noklusēt. Bērnībā mums jāsaka, jādara, jādomā tā, kā no mums sagaida vecāki, skolotāji un arī citi bērni. Bet tieši bērnībā mēs iemācāmies uzdrošināties un nepakļauties tam, ko no mums prasa. Jo bērns katru dienu pārbauda, kurš te ir galvenais, un ja viņš gūst uzvaru, tad mainās ne tikai viņa bērnība, bet arī viņa vecumdienas. Kad kļūstam lielāki, aizvien mazāk pakļaujamies prasībām. Pārējais vecumā spītīgi darām pretējo, un tad nonākam situācijā, ka bieži teikt, ko domā, un neteikt to, ko no tevis vēlas dzirdēt, ir neizdevīgi, jo tā nevar veiksmīgi iekārtoties dzīvē. Neiekārtosies darbā, zaudēsi darbu, zaudēsi ģimeni, un tas viss tikai tāpēc, ka neteici priekšniekam to, ko viņš vēlas dzirdēt, ka neteici sabiedrībai un kaimiņiem to, ko viņi no tevis sagaida. Pamatojieties šai dzīves gudrībā, mēs sākam laipot no tā, ko domājam patiesībā, uz to, ko no mums vēlas sabiedrība. Mācāmies tās dziesmas, kuras patīk citiem, lasām tās grāmatas, par kurām citi saka, ka tās esot vērtīgas un labas. Laikrakstos publicējam to, ko lasītājs pieņem un vēlas lasīt. Vīram sakām to, ko viņš atzīst par labu, vai sievai to, kas viņas ausī un prātam ir tīkams. Ja tā nedarām, tad klausītāji un lasītāji novēršas un iet klausīties un lasīt citus, bet tas savukārt nes mums materiālus zaudējumus. Ja izrādās, ka laulātajiem nav vienotu vērtību, vienota pasaules skatījuma, tad šī pielāgošanās un izlikšanās kādreiz beidzas, un laulība ar. Mēs iemācāmies dzīvot puspatiesībās, bet puspatiesības ir meli, jo neatbilst patiesībai. Tā mēs, lai labāk dzīvotu, cits citam melojam. Melo visi. Bērni vecākiem, vecāki bērniem, skolotāji izglītojamiem, ārsti pacientiem. Šāda melīga dzīvošana noved pie posta, kuram meklē vainīgo, un izrādās, ka arī meklējumi ir maldīgi un pilni maldinošu un melīgu norāžu. Ar šo ievadam pietiks, bet mani secinājumi un ieteikumi turpinājumā. Latvija tika sapurināta. Ir neapstrīdami, ka desmitiem gadu pastāvēja tautu cietums, saukts
Padomju Savienība. Šeit neizklāstīšu vispār zināmus faktus, vērtējumus un atzinumus par šo veidojumu, bet uzsvēršu, ka kādā dienā, kādā mēnesī un kādā gadā Padomju Savienība transformējās. Ja es apgalvoju, ka tā transformējās, tas ir pārveidojās, mainot īpašības, tad tas nozīmē, ka PSRS mūsos vēl nav miris. Mēs esam tikai procesā. Šim procesam ir daudz versiju, daudz nepamatotu apgalvojumu un arī šeit ir daudz melīgu puspatiesību, kuras bija tīkamas klausītājiem. Tā Padomju Savienības pārbūves rezultātā radās nacionālās pašapziņas izaugsme, atmodas, demokrātiskās revolūcijas un arī Padomju Savienības krahs, kā arī kompartijas nāve un Čekas impotence. Kā bija patiesībā, esmu izklāstījis savās 3 grāmatās. Kam tas padziļināti interesē, tie var izlasīt, bet šobrīd es šo posmu izlaidīšu un pievērsīšos šodienai un tai realitātei, kuru vairums negrib dzirdēt, atzīt un šādās kategorijās runāt un domāt. Vairums skaita mantru par to, ka bija ļaunuma impērija, tai beidzās nauda un tā izjuka. To izjaukt palīdzēja demokrātiskie rietumi un tautas izvēlējās savu nākotni. Latvija tika sapurināta, Latvija pamodās, nostājās uz demokrātijas ceļa, atjaunojas savu valsti un jau 30 gadus dzīvo bēdu nezinot, integrējusies rietumu demokrātijas institūtos. Turpinājumā par to, kā es minēto saprotu, kā es to redzu un kā vērtēju. Bija jāpaiet daudziem gadu desmitiem, lai nonāktu pie atziņas, ka mūzika ir jākomponē tādu, kādu pašam tīk klausīties. Dzeja jāraksta ir tāda, kuru pašam patīk lasīt, un filmas ir jāveido tādas, kuras pašam derīgas un kuras ir patīkami, kā arī interesanti skatīties. Un uzskatīju minēto par derīgu. To es definēju kā mākslu, jo tas, ko tu raksti un saki, lai patiktu lasītājam un klausītājam, ir veids, kā iekārtoties, kā gūt taustāmu labumu, izmantojot kādas mākslas elementu, bet tā nav māksla. Jo līdz ko sāc piedomāt, vai to sapratīs, vai tas patiks, vai to skatītājs, klausītājs un lasītājs vēlas, tā māksla mirst un paliek bezjēdzīgs suragāts, no kura ne pašam, ne citiem nav nekāda labuma. Bet tomēr to miermīlīgāk sabiedrība uzņem un pacieš. Šādi darbi nerada nosodījumu, noliegumu un pat naidu. Tāpēc rakstiet to, ko uzskatāt par pareizu, un rakstiet tikai tad, kad nespējat nerakstīt. Gleznojiet tā, kā redzat, un tikai tad, kad nespējat negleznot. Rakstiet to, ko domājat, nevis to, ko no jums vēlas dzirdēt. Un tajā, ko no jums vēlas dzirdēt, ar dažādām viltīgām metodēm ieaudiet to, ko vēlaties pateikt. Pārstājiet ar nosacītas spoguļa un kosmētikas palīdzību mainīt savu ārieni, lai mānītu citus izejot no mājām. Pārstājiet datorā apstrādāt savus attēlus, lai izskatītos jaunāki. Ja ar tādām metodēm jūs izdosies kādu ievilināt vai pievilināt, tad agri vai vēlu viņš ieraudzīs jūsu patieso seju un izrādīsies, ka tas vai tā, ar kuru viņš ir iepazinies, diskutēja, plānoja, ir pavisam citāda un jādodas prom meklēt kārtējo špaktelēto graustu. Lielā Krievija, vidēja izmēra un mazā Krievija. Kā šo saprast? Iztēlojies lielu karti, uz kuras attēlota Padomju impērija. Tad iztēlojies,
kā padomju imperators apzīmogo šo karti ar lielu ovālu vai apaļu zīmogu. Tad iztēlojies, kā ar prasmīgām rokām šī karte tiek ar nagu šķērītēm sagraizīta dažāda izmēra gabaliņos. Griež galvenokārt pa nosacīto autonomiju un republiku robežām. Pēc šīm manipulācijām uz katra nogrieztā gabaliņa paliek pa kādam lielā PSRS zīmoga fragmentam. Šo zīmoga fragmentu nevar noslaucīt ar slotiņu vai nopūst ar dvašu. Nē, tas ir izmantojot dažādas nepopulāras pēdiņās metodes, jāizdzēš, pat jāizskrāpē, citādi tas nepazudīs. Un lielā padomju savienība būs pārtapusi par lielās savienības daļiņu, nezaudējot lielās padomju savienības mentalitāti, vērtības pēdiņās, pasaules skatījumu, nākotnes redzējumu, tradīcijas, tieksmes un to, ko veiksmīgi sauc par savoku. Šoreiz samazināšu skatu un koncentrēšos tikai 3 PSRS atgriezumos. Bija un ir arī citas brālīgās republikas pēdiņās, bet šā teksta kontekstā pietiks ar minētām 3. Krieviju, Ukrainu un Latviju. Transformējoties lielai padomju savienībai, Krievijai, izveidojās lielā padomju savienība, Krievija. Mazā padomju savienība, Ukraina, un maziņā padomju savienība, Latvija. Šis nav stāsts par lielkrieviem, mazkrieviem un tam līdzīgi. Kaut arī nosaukumi atšķiras, saturs un būtība ir vienādi, vai diezgan līdzīgi. Laikam ejot, distance starp minētajām padomju savienībām palielinās, tās cita no citas attālinās un mainās. Ir sācies nāvējošs un postu nesošs karš. Ja karo lielā padomju savienība ar mazo, tad parasti uzvar tā, kura ir lielāka, vai tā, kas bija padomju, bet nu ir kļūsi par patiesi brīvu valsti, atteikusies no padomju mantojuma un šai ziņā mainījusies. Ja nē, tad uzvarēs lielā padomju savienība, jo tai ir vairāk resursu un cilvēku. Un cilvēks arī ir tikai resurss, un tam ir tikai resursa vērtība. Lielā mērā šo Krievijas uzvaru veicina rietumu birokrātija. Nāvējošā birokrātija. Nu tā vairs nav tikai padomju, bet arī civilizēto valstu pārvaldes un problēmu risināšanas veids, manieri vai stils, jo mūsdienu demokrātijās varu ir pārņēmuši dažādu nokrāsu komunisti un sociālisti, kuriem ir līdzīgs pasaules skatījums, līdzīgas vērtības un gana līdzīga eksistēšanas un darbības metodes. Ja salīdzina, tad franču sociālisti vēl nav sasnieguši padomju birokrātiju, jo galvenokārt tam traucē tautai piešķirtās brīvības, bet padomijā tādu nebija, bet satuvināšanās notiek. Īpaši kopš Hruščova laikiem padomijā bija izveidojusies tāda pārvalde, kuras galvenais uzdevums bija nevis ieviest, novērst, labot, veidot, bet attaisnot savu eksistenci, imitēt savas nodarbes svarīgumu un vajadzību, darīt visu, būt visur klāt un ne par ko neatbildēt. To lieliski ilustrē okupācija bija, bet okupantu un kolonistu nav. Padomju savienība bija birokrātiska impērija, un tai sadaloties dažāda izmēra daļās, tika sadalīti ne tikai jūras, ezeri, derīgie izrakteņi un meži, bet arī padomju birokrātija. Minētās birokrātijas vērtēšanas kritērijs ir nevis lietderīgums vai kaitīgums, bet gan procedūras ievērošana. Arī vēlēšanas padomju savienībā bija viena no obligātām procedūrām. Kā tas notika,
kā balsis skaitīja, kā to interpretēja un pielietoja, bija un ir kas cits, bet svarīgi bija ievērot šo procedūru. Procedūra noteica, ka vēlēšanām ir jābūt, un tās bija, un tajās piedalījās gandrīz visi. Tas pats notiek arī šodien, īpaši lielajā Padomijā, tas ir Krievijā. Lielā mērā šo procedūru cenšas praktizēt arī Latvijā, tikai mums ir vairāk personisko brīvību, tāpēc rezultāts nav tāds kā Krievijā vai Baltkrievijā. Procedūras. Padomju vara balstījās uz procedūrām. Ja procedūras tika ievērotas, tad vara eksistēja un spēja eksistēt mūžīgi. Procedūras izstrādāja komunistiskā partija, tieši tāpēc tai bija vadošā loma, un birokrātija procedūras pildīja. Vai tiešām domājat, ka daudzie komunisti daudzās ēkās tikai degunus urbināja un zīmuļus asināja? Nē, viņi strādāja un ražoja šīs varu sargājošās un stiprinošās procedūras. Tam bija atvēlēts daudz naudas, un šai darbā bija iesaistīti daudzi speciālisti. Tāpēc tā bija stipra vara, un tāpēc to pat pēc publiskas nāves neizdodas nogalināt vēl šodien. Nebija un nav svarīgi, vai proti, vai esi zinošs, vai spēj, svarīgi bija un ir ievērot procedūru. Ja tiek izsludināts iepirkums, tad vienīgais kritērijs, pēc kura vērtē tā lietderīgumu un derīgumu, ir, vai tika ievērotas procedūras punktā 1 un 2 un citos punktos. Vai šis iepirkums ir lietderīgs valsts izaugsmei, attīstībai, izglītībai, medicīnai, nav svarīgi. Svarīgi ir ievērot procedūru, bet procedūras izstrādā aizvien tie paši boļševiki un viņu pienākumu un tiesību mantinieki. Vēlētājam kā nebija, tā nav nekādu iespēju šo mainīt. Visi mēģinājumi pilnveidot un uzlabot birokrātiju tikai to nostiprināja. Valsts pārvalde un tās birokrātija ir nevis jāuzlabo, bet jāiznīcina un jāatstāj tikai tajās jomās, kur tai nav monopola tiesības vienpersoniski lemt. Ir jābūt kādam nosacītam senātam, kurš ir tiesīgs pateikt arī birokrātijai nē. Kamēr tā nav, birokrātijas uzdevums ir nevis risināt, novērst vai ieviest, bet pildīt procedūru. Ja atgadās kāds negadījums, tad tiek dibināta speciāla birokrātiskā komisija, kura atbilstoši nolikumam sanāk, apspriež, ilgi diskutē un, kad risinājums jau ir nokavēts, pieņem arī kādu bezzobainu lēmumu, kurš neko nemaina, bet visi ir strādājuši, visi ir runājuši, visas procedūras ir ievērotas, kaut rezultāts ir nulle. Un viņi patiešām daudz pēdiņās strādā. Steidz no vienas sēdes uz citu, un ja nepaspēja, tad piedalās attālināti, kaut ar meiteni klēpē automašīnā. Viņi ir noskrējušies labi apmaksāti, bet ieguvuma tautai no tā nav nekāda. Lielāks ieguvums būtu, ja viņu vispār nebūtu. Ietaupītos ļoti daudz naudas, resursu, atbrīvotos telpas un būtu mazāks apgrozījums autotirgotājiem. Diemžēl. Minētais ir birokrātijas iekšējā loģika un stūrakmenis. Padomijā stingri ievēroja šo birokrātisko rituālu, un šodien Latvijā ir maz kas mainījies. Tas ir viens no mūsu neveiksmes cēloņiem. Ticība birokrātiskā rituāla spēkam uz saviem pleciem tur izglītības sistēmu, veselības aizsardzību, valsts pārvaldi un pat aizsardzību un iekšlietas. Impērijas. Pirms rodas impērijas, ir nepieciešama iespēja par impērijām kļūt. Ir jābūt kādām priekšrocībām pār citur dzīvojošiem. Tie var būt materiālas bagātības, spēcīga zinātne, attīstīta kara māksla, liels iedzīvotāju skaits. Piemēram, Romai tās bija romiešu tiesības un betons.
un labi apmācīti un labi bruņoti leģioni. Britiem betona un leģionu vietā bija jūras flote, kapitalistisks preču ražošanas veids, tehnoloģijas. Amerikas Savienotām valstīm īstenot imperialismu nodrošināja industrijas jauda, kosmosa apgūšana, silīcija ieleja, varena un labi apmācīta armija, milzīgs iekšējs koprodukts, kurš nodrošināja pārspēku bruņojumā, bet tam pamatā bija cilvēku brīvības, kas minēto radīja. Šo varētu turpināt, bet kā radās Krievijas impērija? Tā sāka veidoties jau 15. gadsimtā. Kas nodrošināja Krievijas impērijas rašanos? Vai zinātnes sasniegumi, vai dabas bagātības, vai spēcīga armija, vai preču ražošana? Te mēs nonākam pie tā, ar kādām īpašībām Krievija būtiski atšķiras no citām valstīm un impērijām. Britiem kolonijas bija pat otrā pasaules malā, arī Latvijai kolonija bija Āfrikā, Portugāļiem Dienvidamerikā, bet Krievija kolonizēja kaimiņzemes, jo sasniegt tālumā esošas zemes te neļāva zināšanu, prasmju un tehnisko iespēju trūkums. Toties dzīvā spēka bija daudz, un tas bija lēts. Hašara metode. Tikai Krievija iekarošanai un pakļaušanai izmantoja nevis zinātni, floti vai kopproduktu, bet gan šim nolūkam nežēlīgi eksploatēja savējos. Tas ir Krievijas impērijā dzīvojošos. Šo viņiem iemācīja mongoļi, jo arī mongoļi rīkojas līdzīgi. Pašu mongoļu bija maz, un viņus taupīja, bet pakļautos, kuri tika iekļauti ordā, izmantoja nežēlīgi. Viņus sūtīja uz pilsētu mūriem, kā bultu un šķēpa ķērājus, un kad aizstāvjiem bultas un šķēpi beidzās, bet zobenu vicinātāji piekusa, tad atjāja mongoļi un dalīja laupījumu. Tā ir tā saucamā hašara karošanas metode. Kaut laika gaitā šis vārds ir mainījis pielietojumu un jēgu, kļuvis par kopdarba apzīmējumu un citādi, tomēr šādu metodi neatļāvās neviena armija pasaulē, izņemot Krieviju. Tam ir neskaitāmi apliecinājumi un pierādījumi. Kaut kur zemē, kur latviešu leģionāri nespēja mainīt ložmetējiem stobrus. Tieši tā Žukovs atmīnēja vācu armijas veidotos mieņu laukus, pavēlot padomju kājniekiem doties pāri, jo kājniekus bābas saražos vēl, bet tankus ražot ir ilgāk, dārgāk un grūtāk, tāpēc tos ir jātaupa. Tāpēc visi spriedelējumi, kā 2022. gadā, ka tad, kad pirmie 20 000 krievu kritušo būs, tad Krievija apturēs uzbrukumu, jo tauta ar to nebūs mierā. Neapturēs un neapstās. Pat ja būs 20 200 000. No 15. gadsimta šī metode strādā. Jā, tā ir nežēlīga. Jā, tā ir. Bet, lai kādā tā nebūtu, tā tomēr gadsimtos ir pierādījusi savu efektivitāti. Kvantitāti var pārvērst kvalitātē, un viņi to darīja, dara un darīs. Atmetiet visas ilūzijas. To veicina arī atpalicība un plašā nabadzība. Ejot karot, pastāv iespēja kaut vējas mazgājamo mašīnu atsūtīt uz mājām un par karošanu labi maksā. Izlaiž no cietuma un kādam arī paveicas, bet katrs taču cer, ka tieši viņam paveiksies. Ja krieviem būtu vairāk labklājības un tie dzīvotu bagātāk, tad būtu grūtāk tos iesaistīt karagājienos un laupīšanā, bet ja cilvēks dzīvo trūkumā, tad viņu ir vieglāk motivēt. Nabadzīga tauta, kura atbalsta sirojumus un nežēlīga attieksme pret savu tautu, gadsimtiem Krievijai nodrošina militārus panākumus. Gāja laiks, mainījās gada skaitļi, bet šī Krievijas impērijas pastāvēšanas būtība palika nemainīga. Tā tikai pilnveidojās,
Un rezultātu šodien var vērot pagaidām Ukrainā, bet tas ir tikai pagaidām. Gadsimtu laikā ir bijuši mēģinājumi mainīt Krieviju, bet tie visi ir beigušies ar neveiksmi, jo Krievijas dzimtcilvēki nevēlas neko mainīt, un viņi nevēlas mainīt arī šodien. Ja notiks brīnums, un Putina vairs nebūs, kas mainīsies? Ja viņš būtu miris 2022. gadā, kad sākās iebrukums Ukrainā, tad teorētiski kādas pozitīvas, kaut formālas izmaiņas bija iespējams. Šodien pēc Putina var būt tikai Putins, jo Putins nav uzurpējis varu Krievijā. Krievijas dzimtcilvēki augst tādu varu un citādu nevēlas. Citi piedāvājumi, pat ja tādi būtu, tiktu agresīvi noraidīti. Redziet, ja kaut nedaudz atskrūvēs krūves tvaika katlam, tad vāks tiks norauts un sekos tvaika izvirdums, kas var iznīcināt pašu katlu, un vāks tiks aizsviests tik tālu, ka nebūs atrodams. Ja tā notiks, tad Krievija sašķelsies daudzās valstīs un nebūs vienota spēka, kas šīs daļiņas spēs kopā saturēt. Šodien šādām domām un runām nav nekādas nozīmes, jo pēc Prigožina agresīvajām darbībām, kuru brīdī Putins bija pazudis no Kremļa un viņš neorganizēja pretdarbību Prigožinam, to izdarīja citi cilvēki. Ar šo atgadījumu Putina neierobežotā vara un lemšana ir ierobežota. Ierobežo tie, kuri Prigožina virzības laikā uz Maskavu glāba situāciju. Šodien Putins vairs nav vienpersonisks lēmējs un izrīkotājs. Tāpēc tie, kuri šīm valsts pārvaldes procesam ir pieslēgušies, jaunizveidotā kolektīvā vara, jeb politbirojas, ja mirs šis Putins, iesēdinās tronī citu, paklausīgu Putinu. Ar šo formālo varas maiņu ir saistīta arī veiksmīgāka karošana Ukrainā, jo Krievijas armija tiek profesionālāk vadīta, kardarbība tiek labāk plānota un karošana kļūsi mērķtiecīgāka. Šādām pārmaiņām ir arī sasniegumi, un tam vēl palīdz pati Ukraina, tā arī neattīstījusi savu militāro ražošanu. Klīstošais holandietis. Kurš Ukrainā pieņem lēmumus un ir tiesīgs lemt un izlemj? Piemēram, turpināt pretoties Krievijas agresijai vai ne, vai kapitulēt, padoties, turpināt karu līdz pēdējiem Ukrainim? Kurš? Prezidents Zelenskis? Viņš ir tikai cilvēks un zinām, ka kļūdīties ir cilvēciski. Viņa lēmums var nebūt tālredzīgs un var būt kļūdains. Viņš var izdarīt liktenīgu kļūdu, kuras dēļ pārstās pastāvēt Ukraina, vai būtiski samazināsies valsts teritorija. Ukrainas parlaments rada, kuru pilnībā kontrolē prezidents un kurai nav sava viedokļa, jo atlase tika veikta pēc principa, tā jebkurš, kā tik ne iepriekšējie. Tur ir gan apkopējas, gan mājkalpotājas, gan bārmeņi, gan kāzu fotogrāfi, un šai komandai ir nospiedošs vairākums. Rezultātā parlaments patiesībā ir prezidenta kancelējas printers, kurš drukā visu, kas nepieciešams prezidentam, un noraida visas citas iniciatīvas. Varbūt lēmumus pieņem Ukrainas tauta, sabiedrība kādā referendumā? Tā sabiedrība, kuru nemitīgi apstrādāja pēdiņās pēc 2022. gada agresīvās valsts pārvaldes propagandas, kad tika slēgti visi citādāk domājošie un runājošie plašsaziņas līdzekļi. Palika tikai tie, kuri stāstīja, ka pēc 3 nedēļām karš beigsies, un milzīgs skaits runājošo galvu interneta plašumos, kura izplatīja melus un nepamatotu optimismu. Tūlīt rietumu koalīcija nāks palīgā, tūlīt dos F-16, tūlīt. Bet rietumi runāja, solīja un nedeva. Vācija 2022. gadā Ukrainai solīja 400 bruņumašīnas. Pēc gada solīja tikai 200. Un rezultātā 2024. gadā
Vēl nav uz Ukrainu atbraukusi neviena. Arī es šais lazdā iekritu, apgalvojot, ka Ukraina jau ir uzvarējusi. Atlicis tikai noskaidrot, kad. Bet izrādās, ka apgalvojums par uzvaru tika stipri pārspīlēts. Nepatīkamā patiesība ir tāda, ka Ukrainas pašreizējais prezidents ir nekompetents, neuzņēmīgs un nederīgs valsts vadīšanai kara apstākļos. Jā, viņš prot uzrunāt, jā, prot aizraut, bet kara laikā jāspēj ne tikai tas un ne tikai to. 2 gadu laikā Ukraina nav mobilizējusies, nav uzsākusi un attīstījusi karam nepieciešamās nozares un ražošanas. Tikai nestāstiet man par dažiem eksemplāriem lielgabalu un šāviņu. Jā, droni nedaudz tiek ražoti, bet pilnībā nepietiekošā daudzumā un vairumu tomēr pērk privātpersonas un piegādā karavīriem. Valsts to dara simboliski. Nec prezidents, nec parlaments, nec ministri nevada valsti, nepieņem lēmumus, bet plūst pa straumē un kuģo pa vējam. ASV iedeva, nu labi, izšausim. Ak, Eiropa iedeva, labi, izšausim. Pašu iniciatīvas uzrunāt rietumu vēlētājus, politiķus un ieroču ražotājus, kā arī valstis, kurās ir pietiekams skaits ieroču, kurš netiek izmantots, netiek uzrunātas, un Ukrainas vadība nelūdz palīdzību. Ukrainas vēstniecības šai nozīmē nav pamanāmas, un kuriozi ir Ukrainas vēstnieces darbība ASV. Viņai savas ģimenes bizness ir svarīgāks par Ukrainas valsts pastāvēšanu. Ukraiņa ir kā klīstošs holandietis ar salauztu stūres mehānismu, kuru virza okeānu brāzmas, un uz kuģa esošie matroži izmisīgi cenšas noturēt kursu. Pie kādiem krastiem šis kuģis piestās un uz kādām zemūdens klintīm tas uzdursies, nav zināms. Izredzes. Šis gads, 2024. ir izšķirošais, vai Ukrainai būt vai ne. Ja Ukraini par spīti minētajam izturēs un būs, tad būsim arī mēs. Ja Ukrainas nebūs, nebūs ne tikai Latvijas, bet arī Vācijas un citu valstu. Toties Krievijas impērija kļūs vēl plašāka. Ukrainas valdība ir slēgusi visas gan politiskās, gan saimnieciskās brīvības Ukrainā. Nenotiek nekādas vēlēšanas, un tautai ir liegta iespēja jelko un jelkā iebilst varai. Kaut Krievijā vēlēšanas nav atceltas un nav liegts izbraukt no Krievijas. Ukrainā pat izteikt atšķirīgu no valsts varas viedokli nedrīkst, jo par to iesloga cietumā. Valsts kara stratēģija ir neizprotama, kaut saprast un definēt to var, bet par saprātīgu atzīt nevar. Ukraina karo tā, it kā rietumvalstis būtu viņu kara aizmugure, apgāde un finansiālais atbalsts, kura dod naudu, ieročus un apmāca, bet Ukrainas karavīri karo. Nekaro vārneši un viņu atvases, un tie ir apvienojušies nosacītajā Monako bataljonā. Ukraina neattīsta, nerada un nekādi neizmanto savu militāro potenciālu. Militāro ekonomiku, tas ir neražo patronas, lādiņus, raķetes, lidmašīnas, kuģis, neko, jeb kaut ko simboliski. Lai cik rietumi nepiegādātu patronas, tās kādreiz tiks izšautas un atkal nebūs nec ko, nec ar ko šaut. Šogad pat neattīstītais militārais komplekss spēja ražot un piegādāt bruņojumu 3 reizes vairāk nekā valsts pasūta. Valsts neiepērk bruņojumu ne no ārvalstīm, ne no saviem ražotājiem. Vara gaida, kad tiem piegādās kārtējo devu no Amerikas Savienotām valstīm un Eiropas. Tā uzstājīgi prasa, dodiet, bet paši šai ziņā ir kūti. Ukrainas militārais komplekss, saskaroties ar to, ka viņu ražotais valstī nav nepieciešams, lūdz atļauju ieročus pārdot Āfrikas, Āzijas un citu reģionu valstīm, un šādas atļaujas tiek saskaņotas. Lādiņus Ukrainas armijai meklē un atrod Čehijas prezidents,
bet nedz Ramsteina koalīcija, nedz Ukraiņu ierēģi to nedara. Ukraina neizmanto pašu ražotus ieročus un munīciju, nerunājot par ražošanas paplašināšanu, bet vienlaikus lūdzas rietumiem, iedodiet patroniņu. Rietumi uz to lūkojas neizpratnē, un vēlme palīdzēt Ukrainai mazinās, jo viņi neizprot, kāpēc Ukraina neizmanto pašu ražoto, ļauj to izvest no valsts un prasa, lai tiem dod. Ukraina neizsludina mobilizāciju, 10 000 iesaukumiem derīgo dažādos veidos pamet valsti, un Krievija šo izmanto un turpina uzbrukt, un veiksmīgi uzbruk. Kamēr Ukraina neatbrīvosies no padomju mentalitātes, no padomju domāšanas, rīcības un pasaules skatījuma, tikmēr uzvaras pār agresoru nebūs. Ukrainai ir iekšēji jāmainās, jāpārstāj būt padomju, lai spētu uzvarēt. Ja tā paliks aizvien par mazo padomju savienību, tad tai nav izredzu šai karā. Arī Latvijai, ja turpinās turēties pie padomju vērtībām un padomju pasaules skatījumu. Versijas. Versijas par to, kā tas varētu būt un kā varētu beigties Krievijas-Ukrainas karš, ir dažādas, un nevienam nav precīzu ziņu, kā tas būs, jo ja būtu iespējams to izkalkulēt, tad varētu daudzas nepatikšanas nesāpīgi novērst. Tad varētu daudzas nepatikšanas nesāpīgi atrisināt, bet tas nav iespējams. Pasaulē nav tādu dienestu un tādu speciālistu, kuri spēj nekļūdīgi paredzēt nākotni. Visi min, un arī es padalīšos ar saviem minējumiem. Es minu, ka ņemot vērā iepriekš teikto, ir nolemts karu pārtraukt šogad. Kas nolēma, nejautājiet. Šādus risinājumus veids Ukrainai un pat Krievijai nejautājot. Viņiem paziņos par nolemto, un karojošām valstīm nāksies pildīt. Lai šogad Ukrainai nenāktos kapitulēt un pretējā gadījumā netiktu iznīcināta Krievija, ir uzsākti vairāki pēdiņās miera plāni. Viens no tiem ir pārtraukt kardarbību laikā, kad notiks olimpiskās spēles. Mums ir zināms, ka cilvēks domā, bet Dievs dara, un dažreiz uzrodas parasjuki vai kāda nepakļāvīga tautas daļa, kura pasaka nē. Tā notika Ukrainas Maidanā, kad jauns puika, izmantojot dažādas viltības, nokļuva uz Maidana skatuves, un klātesošos kvēli uzrunāja sakot: nebūs tā, kā jūs sarunājāt, vēršoties pie Maidana vadoņiem, bet būs tā, kā mēs vēlamies. Šai uzrunai sekoja tūlītēja reāla darbība un rīcība, un noslēgtā publiski parakstītā vienošanās starp Janukoviču un opozīciju sabruka un prasīja daudz pūļu, lai kaut daļēji to atjaunot. Rezultātā Janukovičs bēga un Maidans uzvarēja, bet savu uzvaru uzticēja juridiski nostiprināt parlamentam, kurš, paklausot Baidena pēdiņās ieteikumiem, atdeva Krievijai Krimu. Mainījās dažu oligarhu labklājība, mainījās dažu grupējumu sastāvs, bet palika tūkstošiem valsts uzņēmumu, kurus dotēja nodokļu maksātāji. Karš mēdz ieviest arī pa kādai labai notī. Nesen tika sagrautas ar oglēm kurināmās elektrostacijas, un Ukrainas enerģētika nesabruka. Tas tāpēc, ka ogļu iegūšana, ogļu iepirkšana, piegāde un kurināšana bija oligarhu peļņas avots, kaut patiesībā šīs stacijas Ukrainai nesa tikai zaudējumus un piesārņoja vidi. Otrs iemesls, kāpēc Krievija mērķtiecīgi iznīcina Ukrainas elektrības spēkstacijas dambjus un drīz arī tiltus, ir tas, ka Ukrainā vairums vilcienu ir elektrificēti, un ja nebūs elektrības, tas ļoti apgrūtinās karaspēka un munīcijas pārvietošanu un piegādi. Tāpēc, klausoties manās prognozēs, paturiet prātā, ka ir spēki, negaidīti pavērsieni un pat dažu aplamības, kuras maina visu plānoto, sarunāto un iecerēto. Cita versija. Tiks atjaunotas tās saucamās Stambulas vienošanās,
kuras nepārtapa reālās darbībās un tika noraidītas. Jaunās, jeb tās pašas vecās Stambulas vienošanās neizriet no Turcijas vadības, bet gan no ASV un publicētas ir Krievijas plašsaziņas līdzekļos, kas daļēji liecina par senu vienošanos starp ASV un Krieviju. Kādas ir šīs vienošanās? Ukrainai būs jāpārstāj pretoties līdz pēdējam Ukrainim, būs jāatdod Krievijai valsts austrumu daļa, Odesu ieskaitot, jāuzņemas saistības nestāties nekādos militāros blokos, nedrīkstēs būt skaitliski lielāka par 100 000 karavīru armija, ierobežots būs tanku skaits un citādi. Ukrainai būs jābūt tādai, lai tā nākamajā Krievijas uzbrukumā būtu viegli iekarojama. Būs Ukrainas apņemšanās netiekties pievienoties NATO, bet pievienoties Eiropas Savienībai tai būs ļauts, ieņems. Iespējams, ka šai līgumā aprobežosies ar iekarotām un nosargātām teritorijām un pagaida robežas ies aptuveni tur, kur līguma parakstīšanas brīdī būs frontes līnija. Iespējams, ka līgumā būs atrunāts, ka kādus 11 vai 20 gadus iekarotās Ukrainas teritorijas būs ar nenoteiktu statusu, lai nākotnē to izlemtu un atrisinātu. Tad notiks starptautiski uzraudzīts referendums, kurā iedzīvotāji izvēlēsies savu nākotni un valstisko piederību. Nav grūti paredzēt, kāda būs iedzīvotāju izvēle. Krimā mēs to jau redzējām. Kam tas ir izdevīgi? Tas ir izdevīgi Baidenam, jo redziet, viņš būs pārtraucis karu, iedibinājis mieru un par to būs pelnījis, lai to atkal ievēl par pasaules galveno. Izdevīgi tas būs arī Eiropas Savienībai, jo šobrīd tās militāri ir vājākas par Ukrainu, un ja Ukraina krīt, tad Krievu ordas dosies tālāk uz rietumiem. Izdevīgi tas ir arī Krievijai, jo būs laiks modernizēt bruņojumu un tad pabeigt iesākto. Šāds risinājums pēdiņās ir izdevīgs visiem, izņemot Ukrainu. Bet kā jau ir zināms, ka katrs plāns darbojas tikai tik ilgi, kamēr tas nesaskaras ar skarbo realitāti. Tā var izrādīties arī ar minēto pēdiņās miera plānu. Olimpiskais pamiers. Francija izrāda dažādas, gan politiskas, gan citādas aktivitātes, jo pamiera slēgšanas formālais iemesls ir paredzētās olimpiskās spēles. Redz, kā senajā Grieķijā pat olimpisko spēļu laikā tika pārtraukti kari, kaut tas neatbilst patiesībai. Tā arī jūs lūdzu uz spēļu laiku pārstājiet bumbot un tad jau noslēgsim pamieru, jo cik tad var? Mēs rietumi vairs nevaram, bet jūs bez mums pat nespējat. Štruns par Ukrainu, bet karš ir jāaptur, jo tas reāli apdraud Eiropu. Bet jau pēc 4 gadiem Eiropas militārais komplekss būs attīstījies pietiekami, lai Krievijai pat prātā nenāktu uzbrukt. Eiropas Savienība būs pārtapusi no ekonomiskas savienības, arī militārā, un ar vienotu ne tikai ekonomiku, bet arī militāro potenciālu. Kas būs ar Ukrainu? Iespējams, ka kādas izmaiņas notiks, bet ticamāka iespēja ir, ka nāksies samierināties ar teritoriju zaudēšanu. Puķins jau publiski ir paudis, ka neiebilst pret pamieru olimpisko spēļu laikā. Noslēdzot pamieru, Puķins arī saviem dzimtcilvēkiem prasīs uzlabot garstāvokli, jo redz, mēs uzvarējām, iekļāvām, pakļāvām, deneficējām un krājam spēkus nākamajam karagājienam. Jau paudu, ka katra valsts ir tik liela un tāda, kādu tās pilsoņi izcīna, spēja nosargāt un kādu spēja uzbūvēt. Formālā Ukrainas padomju socialistiskā republika nebūtu nav neatkarīga Ukraina. Iespējams, pēc kara tā tāda kļūs, bet šī iespēja ir tikpat minimāla, kā iespēja šogad uzvarēt karā Krieviju. Vadāms karš. Ir kāda vērā ņemama nianse. Ja ASV un Eiropa nepiegādā Ukrainai bruņojumu, Ukraina gandrīz zaudē Krievijai un ir ļoti atsaucīga uz visiem izlīgšanas variantiem ar Krieviju. Minētais ir veids, kā Krievijas Ukrainas karš
kļūs par vadāmu karu, un to vada no Vašingtonas. Ja vajag izlīdzināt frontes līniju, piegādā vajadzīgos lādiņus un raķetes, bet tikai tik, cik nepieciešams konkrētā posmā. Tad palaiž visu pašplūsmā un tad atkal piekoriģē. Tas liek savaldīties un ar lūdzošu skatu skatīties Ukrainas valdībai Vašingtonas virzienā. Karš un kara iznākums tiek izlemts ASV, un pēdiņās miera līgumu rakstīs un spiedīs parakstīt ASV. Vēsture atkārtojas, un tas jau nereizi ir bijis. Diemžēl kaut Aristotelis apgalvo, ka vēsture esot mūsu labākā skolotāja, mēs no tās neko nemācāmies un nemitīgi kāpjam uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Viens no tā saucamā miera līguma punktiem ir ASV un Krievijas vienošanās parakstot jaunu līgumu par kodolieroču neizplatīšanu un nepielietošanu, bez iespējas kādai no pusēm no līguma vienpersoniski izstāties. Teiksiet, bet kāds tam sakars ar Ukrainu? Tiešām mazs, jo vienosies ASV un Krievija, konsultējoties ar Ķīnu par to, kas tiem rūp, un Ukraina tiks informēta. Ukrainai no šiem priekšlikumiem nebūs iespējas atteikties, ja tikai atkal kāds paresuks neuzradīsies. Uz to ir maza cerība, jo vairums paresuku jau ir krituši kaujās pret Krievijas agresoriem. Ja notiks manis minētajā versijā vai kādā citā variācijā, kardarbība tiks izbeigta. Kāda tad ir gaidāma Ukrainas nākotne? Kurš investēs sagrautā valstī, kurai nav nākotnes? Ko darīs karavīri atgriezušies no frontes? Kāda būs viņu attieksme pret pastāvošo varu? Cik miljonu aizbrauks pie savām ģimenēm Eiropā, ASV un citur? Kas paliks dzīvot Ukrainā? Un kāda tur būs valsts iekārta? Vai tāda kā līdz šim? Tad rodas jautājums, priekš kam tik daudz upuru un ciešanu, ja paliek viss pa vecam? Ja korupcija ir ik uz soļa, ja valsts finansē valsts uzņēmumus, ja valstī ir milzīgi nodokļi, ja visādi kontrolējošie dienesti bāž degunu visur, kur salož naudu, ja politiķi ne par ko un nekā neatbild. No latviešiem esmu dzirdējis, ka ne par šādu valsti barikādēs salām. Līdzīgi runās Ukraiņi. Izskaņa. Pirms vērtēt un paust savu viedokli, piedomājiet, cik jūs veltat laika manis paustā apzināšanai, analizēšanai, pretēju viedokļu izvērtēšanai. Ja jūs aprobežojaties tikai ar dažiem sižetiem panorāmā, tad labāk neizdariet nekādus secinājumus, jo tie būs tāli no patiesības. Bieži gadās redzēt, ka kāds auto īpašnieks atzinis savu spēkratu uz servisu, meistaram stāsta, kas, kā un kāpēc nedarbojas, kas un kā viņam ir jādara. Aizmirstot to, ka automehāniķis to dara katru dienu un visus tavus diletantiskos ieteikumus 100 reižu jau ir izmēģinājis un zina, kas un kā jādara patiesībā. Dīvānā sēdošie politiskie eksperti, padomājiet, cik pakaļ stundu jūs esat veltījuši kāda notikuma tendences no rīcības izpratnē. Vairumā gadījumu jūsu pēdiņās es domāju ir aplams, un gadās, ka dodoties pēc palīdzības pie ārsta, jūs arī tur sākat stāstīt dakterim, ko un kā jūs domājat. Bet ārsts taču katru dienu to dara. Viņš tam ir vairāk veltījis laika un zina labāk par tiem, kuri savu pārliecību balsta dažos YouTube rullīšos, kur kāds nediplomēts mediķis visu visiem ir atklājis un atmaskojis. Arī uz Latviju paustais attiecas. Jo vairāk mēs līdzināsimies Krievijai, jo mazāk mums ir iespēju Krievijas agresijai pretoties. Jo vairāk attālināsimies no Krievijas pasaules, jo lielākas izredzes ir izdzīvot. Mans stāsts iznāca gana garš, un šoreiz atļaušu jums izlemt, cik no padomju mantojuma esam šķīrušies Latvijā, cik Ukrainā un cik Krievijā. Tieši šis ir tas, kas nosaka ne tikai realitāti, bet arī nākotni.
Nīče aicināja: ja redzi kādu, kurš var nokrist vai krīt, tad palīdzi viņam, pagrūd to. Ne tikai Ukrainai ir iekšēji jāmainās, jāpārstāj būt padomju, lai spētu uzvarēt. Arī Latvijai nav izredzušai karā, ja aizvien būsim mazā padomju savienība, ja turpināsim orientēties uz padomijā iemācītām vērtībām. Valsts ir mūsu prāta iztēles auglis. Ko mēs iztēlojamies, kādu sabiedrība to iztēlojas, tāda tā arī ir un top. No tā izriet, ka nav bezcerīgu situāciju. Uz redzēšanos!